jau tev mani sildīt, ne jau tev mani mierināt. Es domāju, ka dzīvot kopā vēl ar 11 jauniešiem un interesantām personībām būs ļoti jautri, interesanti. Sadzīve varētu būt ļoti komunikabli un draudzīgi, jo pat cik es jau iepriekš viņus iepazīstu, viņi visi ļoti jauki cilvēki. Es parasti no konflikta situācijām izvairos, jo visus konfliktus atrisināt ar vienkārši izrunāšanos. Es domāju, tā arī mēs savā starpā komunicēsim un konflikti, cerams, ka nebūs. Mans lielākais izaicinājums pielieties šajā šovā būs pēc iespējas izturēt ilgāk un noturēties, cik es vien esmu spējīgs. Es esmu Ivars Galiņš, esmu no Jelgavas, man 23 gadi un esmu students. Mācos Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Brīvajā laikā nodarbojos ar mūziku un sportu. Es mācos lauksaimniecības enerģētiku. Kad es izmācīšos, es būšu certificēts speciālists. Kad es iegūšu augstāko izglītību, varēšu strādāt tādā lielā firmā kā Latvenergo. Man ir grupa savas laikā pirms. Spēlējam tādu pop-rock stilu. Es dziedu un spēlēju riķņu ģitāru. Ģitāru sāku spēlēt tā, kad bija izstādes idejas jaunām dziesmām, bet tas īsti nebija kā tos akordus piespēlēt klāt. Tad tāds labs variants bija, ka vienreiz bija pie manas ģitāra mājās palikusi drauga. Sāk viņu trinkšķināt un skatīties akordus, un kaut kādas vienkāršākie akordu secības salikam kaut kāds sanāca. Es domāju, ka vajadzētu turpināt un attīstīt šādas iemaņas. Your sex is on fire. I wanna tell you that dark of the alley. Tuvākie cilvēki ir mani ģimene, protams. Tēvs, māte, brāļi, vecā mamma, arī draudzene man ļoti mīļi ir. Un mans suns Brendā viņa sauc. Gribi cīsiņu? Gribi? Sēdi? Dabūs cīsiņu. Sēdi mierīgs? Ņem cīsiņu. Tādu cilvēku, kāds esmu, mēs daudzinājām vecāki. Un lielu paldies gribētu viņam pateikt par to, ka viņi man aizveda pirmajā klasītē, nevis parastajā pirmajā klasītē, bet pirmajā klasītē ar muzikas novirzienu. Lielākā skatuves, kuras vēlētos uzstāties, tā ir visa pasaule. Iet ļoti jautri un muzikāli, visi dzied un spēlē un jūsmā par savām izvēlētajām dziesmām. Tu neliec viņu? Šitā, man, visi trīs kopā? Jā. Ak, tu liec savādāk, ja bišķiņ? Jā. Žūri bija taisnīgi, jā, es domāju. Vienīgi varbūt par labu nenospēlēja tas, kad es biju pašā sākumā, dziedāju kā otrais. Jā, un tu patiks meitenēm. Tu esi sportisks un tev ir jāsmaida. Tā kā tagad, jā. Forši, super. Vienīgais ieteikums – atrod zālē kādu, kam tu dziedi to dziesmu. Jo šobrīd tu meklēji ar acīm visur kaut kur, tepat tev fani priekšā jau. Nemeklē tik tālu, reku viņi ir visi. Ko tu vēl varētu varbūt šajā dziesmā ielikt, kad tu viņu dziedās nākamreiz, tās savas emocijas, kas tev ir, palaid vējā to balsi tieši tā, kā ir šajā tekstā par vēju un par pašu cilvēku. Jo man šķiet, ka tu to vari.